šīs reizes Finanšu faktora dalībniece un viešņa ir izdevusi singlu Sviesta muša. Viņa nāk no Limbažiem, bet šobrīd viņa mitinās Rīgā, un viņa ir ar lielām ambīcijām. Ester, Tauri, Ester, čau! Čau, Aivi! Ester, pastāsti par savu ceļu no Limbažiem uz Rīgu, un kurā brīdī, kurā pieturā ar mūziku satikies? Es satiku mūziku jau, kad es biju pavisam maziņa. Cik? 3 gadi. 3 gadi? Jā. Dārziņā? Jā, laikam, droši vien, ka tā sanāk. Mamma vienkārši ar tēti man aizsūtīja dziedāt uz vokālo grupu Pogas. Tad arī sākās mans tas viss ceļš. Sākumā man jau likās, ka es vienkārši zinu, kā aiziet bērns padziedāt, aiziet uz dejošanu, aiziet padziedāt, aiziet uz bērnu dārzu, visu tā kā. Tu biji tā, kas darīja visu? Jā, visu Dejas, dziesmas. Jā, man liekas, ka tas ir ļoti raksturīgs tiem, kas dzīvo mazpilsētās. Un ka vecāki sūta visur, tāpēc, ka viss ir tuvu, nekur nav jāvadā, jo, ja Rīgā būtu, tad būtu vai grūti uz visiem pulciņiem izvest. Cik ilgi tu dziedāji ansamblī? Kāda bija tas nogrieznis? Ilgi. Līdz pat 12. klases beigām. Nopietni? Jā. Vienā ansamblī? Jā. Bet dažādos līmeņos? Jā, protams. Mazie rūķīši? Jā. Bija arī posms, kad es pārtraucu dziedāt tajā ansamblī, jo es arī sāku iet mūzikas skolā, un tad likās, ka man violas spēlēšana varbūt padodas vairāk, un tās dejas man arī vairāk varbūt padodās nekā tas ansamblis, un tas ansamblis palika tādā vairāk kā otrajā plānā. Un tad es jau pat noteikti vispār neko neizlēmu, bet vecāki izlēma, ka man ir jāiet vairāk uz tavu mūzikas skolu, jāspēlē viole un jāiet dejot. Ja mēs runājam par ansambli, tev ir kāda no tā laika, no 12 gadu nogriežu, kāda mīļa dziesma? Pirmā asociācija. Jā, tā laika kaut kāda mīļa dziesma. Mūsu vokālā skolotāja Daci Robule, pie kuras arī dziedāju no tiem 3 gadiņiem, kad man bija 3 gadi. Viņa rakstīja mums arī aranžēja dziesmas uz vokālo ansambļu skatēm. Ir viena dziesma. Es vienkārši, man viņa vienmēr ieskrien galvā, tik līdz iedomājos par ansambli. Uzlaidīs vienu pantiņu, ja var rīkst? Es centīšos atcerēties, jo es dziedāju altus tad. Un tad labi. Bija tā. Pūti, pūti zilais vējs, pūti manā pie galdā. Pūti, pūti zilais vējš, pūti manā pie galdā. Tā kā šūpaļdziesma. Viņa tādi, jā, viņa, tā, kad mēs sākām, es atceros, mēs braucām uz Jēkabpili izpildīt šo dziesmu, un viņa sākās tāda, tā kā visi dzied vienā balsī, un tad ar katru pantiņu aug balsis klāt. Tev ir liels atbalsta loks, sākot ar pedagogiem, beidzot ar vecākiem. Ko viņi domā par tavu dalību? Vokālai pedagogi, man ir, Dacīte, es viņu mīļi saucu par Dacīti, jo viņa ir arī bijis mans tāds liels dzīves skolotājs. Čau, Dacīte! Viņa ir bijis arī mans liels dzīves skolotājs līdz pat tā 12. klasē. Dacīte ir ļoti priecīga. Viņa man tieši uzrakstīja gan pēc pirmās, gan arī pēc otrās tās raidījuma. Jā, pēc otrā un pirmā raidījuma viņa man uzrakstīja. Un viņa teica, ka viņa tur par mani visus īkšķus un zina, ka man izdosies. Man tas nozīmē ļoti daudz, jo visi tie cilvēki ir bijuši manā ceļā, viņi ir man devuši daudz un bijuši man klāt visos svarīgākajos dzīves notikumos. Ģimene vai māsa? Mana mamma un tētis, viņi nezināja par to, ka es pieteikšos sākumā. Sākumā, zini kā, tas bija tāds pēdējā brīža moments. Man likās, man šis beidzot šogad ir jāizdara, es nevaru ilgāk vilcināties. Tu gribēji iepriekš piedalīties? Es biju piedalījusies. Šo es nezināju. Labi, klusībā tu pieteicies, otrais starts. Kāpēc tu otrais pieteicies? Tavs mērķis, tava ambīcija? Es pieteicos, jo es sapratu, ka šī ir ļoti laba platforma, lai sevi parādītu plašākai publikai. Jo tas, ka es izdodu dziesmas, nevienmēr viņas nonāk pie visiem klausītājiem, kurus varbūt es vēlētos sasniegt tās dziesmas tapšanas un izdošanas procesā. Un man vienkārši izskatās likās kā forša iespēja. Ko tu darīsi ar 10 000 eiro, ja tu uzvarēsi šajā X faktorā? Kur būs? Man ir tikai viena ideja, kur šo naudu. Aiziet, spēr vaļā. Tā ir attīstība, tie ir singli, tas ir varbūt, nevis varbūt, bet es gribētu ticēt, ka noteikti tas būtu albums. Un albumā ieraksts un sagatavošanas process, jo tas viss, kā jau mēs visi zinām, tas maksā diezgan lielu naudu.
Un, man liekas, tie 10 000 būtu tāds foršs atspēriens. Kāda tu esi ar naudu? Kā tu rīkojies? Es esmu ļoti spontāns cilvēks. Man patīk emocionālai pirkumi, kas varbūt nav labi, bet... Ja tu neiemīlētu mūziku, ko tu citu iemīlētu? Medicīna. Medicīna. Ir kaut kāds konkrētāks virziens? Zini, kā tad, kad es gāju vidusskolā, es ļoti apzinātos visus 3 savus vidusskolas gadus gāju to, ka es būšu mediķis, ka es iešu mācīties medicīnu, jo man likās, ko tad es ar to, man tā mūzika ļoti patīk, bet tajā pašā laikā es kaut kā, man nelikās, ka tā būtu nopietna profesija priekš manis. Un tāpēc es domāju, man ir vajadzīgs iet šīs medicīnas ceļš, man ir jāiet apzināts to, ka es iestāšos RSU vai LU studēt medicīnu. Kā tu izmainīji šo domu? Es saņēmu eksāmenu rezultātus, es iesniedzu dokumentus gan uz medicīnu, gan arī es domāju, bet tā kā, ja es mācos medicīnu, man nesanāks laika tam, ko es tik ļoti mīlu. Un tā ir dziedāšana, un tā ir mūzika. Un tad man bija tāds mazais tāds... bija ļoti grūts tas posms, tā vasara bija traki grūta. Tad es rītīgi domāju, es iesniedzu dokumentus medicīnā, es iesniedzu dokumentus visādās komunikācijās, uz komunikācijām, jo es domāju, mazums, kas ja netiek, tad es darīšu tomēr to radošo lietu. Un es iesniedzu dokumentus arī uz radošajām industrijām, kas ir Kultūras akadēmijas un RTU tāda apvienotā studiju programma. Tur ir tad tas eksaktais, un tur ir arī tas viss tas kultūras process. Tā ir ļoti interesanta programma, es tieši Jā, un tad... Tu esi apmierināts savu izvēli? Es esmu ļoti apmierināts. Šī brīža punktā? Jā. Super. Ja es būtu izvēlējusies medicīnas, nebūtu laimīga. Kā tu uzaicinātu atdot balsi par tevi? Iemīlieties manī! Iemīlieties manī! Nē, es būtu ļoti priecīga, ja jūs visi balsot par mani, jo šis būtu mans sapņa piepildījums, un tas man nozīmētu pasauli.